Šodien stāstīsim par ģimenes uzņēmumu, kuru pasūtījumi mēdz būt ļoti radoši un interesanti. Skatāmies! Sijā Aivars K. uzņēmums nodarbojas ar akmens apstrādi, veido dažādas piemiņas zīmes, veic daudzpusīgas restaurācijas un veido dārza skulptūras. Pat labam tēvs ar dēlu lieliski sadarbojas un veicina uzņēmumu darbību. Mēs neesam šablonā, mēs esam katram ir pilnīgi individuāla pieeja un individuāla darba. Neviens darbs neatkārtojās. Te radās, principā bija pasūtītājs no Ukrainas, kuram vajadzēja kaut ko interesantu. Taisīja maketus, tur darījos un piedāvāju taisni šādi ar ūdens strūklu izgriezti akmens plāksnē tauriņi. Ja? Uzņēmuma valdes loceklis Artis Kerliņš apgalvo, ka uzņēmums piedāvā arī apzaļumot piemiņas vietas, veido dažādas dārza skulptūras, figūras, galdus, kā arī nodarbojas ar restaurāciju, kas uzņēmuma darbību padara daudzpusīgāku un interesantāku gan pašiem darbiniekiem, gan arī klientiem. Darba process ir ļoti interesants un daudzveidīgs, sākot no uzmetuma, šablonu skicēšanas, modeļa realizēšanas, beidzot ar mākslas apdari un gravēšanu, kas ir visa kolektīva darbs. Dārza skulptūru specifiku rada smēdes process, kur tiek kalts metāls, lai dzīvnieku figūrām izveidotu kājas, nagus, ragus un citas ķermeņa daļas. Protams, projektu realizācijas lielākie aktīvisti ir Artis ar savu tēvu, kuri pieliek arī savu roku rezultatīvam iznākumam. Kaut arī uzņēmuma kolektīvs ir mazs, darba ir daudz un klientu skaits nav prognozējams. Uzņēmums var jau tagad lepoties ar savu veikumu, jo ne tikai darbojas Latvijas tirgū, bet savus projektus eksportē uz ārzemēm. Viens no tālākajiem eksporta punktiem bija Dallasa. Lielākā eksporta tūre aizceļojas līdz Maskavai. Uzņēmuma darbība tiek veikta šaurā kolektīva lokā, taču tas netraucē rezultatīvi izstrādāt projektus un veicināt uzņēmumu darbību. Pavisam nesen tika izstrādāts iespaidīgs projekts Daugavpils cietokšņa Roko centrā, kur tika restaurētas kāpnes. Galvenā uzņēmuma panākuma atslēga ir kolektīva darbs, kā arī maksimāla darba veikšana, lai tiktu apmierinātas klientu vēlmes, kā arī, lai radītu gandarījumu sajūtu ikvienam darbiniekam.